Mākslīgā intelekta vasaras skolā mēs par mākslīgo intelektu ne, domājam ne tik daudz kā par tehnoloģiju, ko ar viņu var izdarīt. Jā, mēs, protams, domājam arī par to, bet mēs galvenokārt šajā vasaras skolā domājam par mūsu klasi, par mūsu 15, 20 vai 30 skolēniem, kas mācās mūsu klasē, un mēs domājam, kā šis mākslīgais intelekts var palīdzēt katru no šiem skolēniem izmantot savu mācību potenciālu. Jā, vienmēr pēdējā nedēļā mēs dzirdējām, ka ir saņemti centralizētie eksāmenu rezultāti, un kā jau katru gadu ir paliels skolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši centralizēto eksāmenu. Sevišķi liela ažiotāža ir par šo matemātikas eksāmenu, un kaut kāds, laikam, dzirdēju skaitli 800 skolēni nav šo eksāmenu nokārtojuši. Un dzirdot šo skaidru, es vienmēr domāju, kas stāv aiz katra šī skolēna, kurš šo eksāmenu nenokārtoja. Vai tas tiešām bija slinkums visas skolas garumā, vai varbūt tā bija nepietiekama uzmanība no skolas vai skolotāju puses. Varbūt tā bija kāda īpaša vajadzība, kuru skola nespēja apmierināt. Citiem vārdiem sakot, es gribu teikt, ka aiz katra šī skolēna, kas šo eksāmenu nav nokārtojis, ir zināms stāsts. Un tas galvenais jautājums, vai šis cipars 4 balvas vai 3 balvas, vai vienkārši ieraksts, ka šis eksāmens nav nokārtots, vai tas ir objektīvi, vai tas ataino reālu situāciju un galu galā, ko ar to iesākt tālāk. Bet, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, jau kā angliski viņu sauc artificial intelligence, vai kā man viņu bieži vien patīk saukt par intelekta plaģiātu vai intelekta digitālo versiju, mēs viņu varam uzskatīt kā cilvēka prāta papildinājumu. Un es šeit gribu uzsvērt tieši vārdu papildinājumu. Jo, un ko nozīmē šis papildinājums? Šis papildinājums nozīmē tikai to, ka viņš var cilvēka patiesas spējas padarīt vairākas reizes spēcīgas. Ja nosacījumi, ja šīs spējas patiesas ir. Un ja mēs tā drusku salīdzinām mākslīgo intelektu ar cilvēka intelektu, tad cilvēka prāts balstās uz emocijām, radošumu, intuīciju un vērtības. Tās lietas, kas pamatā ir tikai mums, cilvēkiem. Un kas ir šīs spējas, kas var mūsu prātu papildināt? Tā ir šī informācijas meklēšana. Protams, kā
nu, cilvēks nevar bez tehnoloģijām, piemēram, dabūt visu vajadzīgo pasaules informāciju. Tehnoloģija šobrīd to spēj daudz labāk. Viena no lietām, kur mākslīgais intelekts ļoti spēcīgs, ir šī datu analīze, sevišķi, kas attiecās uz milzīgām datu kopām, jābūt milzīgu informācijas apjomu, nu, tajā ziņā cilvēks nevar ar mākslīgo intelektu šajā jomā šķīrties. Un kur mēs varam tādu sastapt šo datu analīzi, kaut vai medicīnā, jā, kad mēs ejam pie dažādu veidu ārstiem, bieži vien meklējam dažādu veidu diagnozes, ejam pie viena ārsta, ārsts sūta pie cita ārsta, nākamais ārsts sūta pie nākamā ārsta, un beigās mums nav šīs kopējās bildes. Un līdzīgi arī skolā mums ir dažādi mācību priekšmeti, dažādos mācību priekšmetos skolāņiem ir dažāda veida sekmes, un jautājums, vai mums ir, vai skolai ir patiesi dati attiecībā uz skolēnu, kas mācās. Lūk, mēs veidojām šos te skolēnu profilus ar mērķi mēģināt šo mācību procesu ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību padarīt katram skolēnam pieejamāku, un šajā gadījumā mākslīgais intelekts var daudz palīdzēt. Neapšaubāmi mākslīgais intelekts spēj ģenerēt idejas. Tas sevišķi ir ļoti svarīgi pirmā līmeņa kontekstā, ja skolēns šeit pie baltas lapas un viņam nav nekādu ideju. Tad viņš var mākslīgiem intelektam pateikt, hei, man ir tāds uzdevums un man nav nekādu ideju. Mākslīgais intelekts būs kā pirmais solis, lai šīs idejas rastos. Jā, viena no pēdējā laika ļoti aktuālajām mākslīgā intelekta spējām ir dažāda veida automatizācija. Jā, mēs varam automatizēt. Un, piemēram, ja mēs runājam par šiem pašiem skolēnu profiliem, tie, kas veidoja savas klases dažu vai visus klases mācību profilus, ka tā bija jūsu versija par šo skolēnu. Viena no lietām, ko es ieteiktu pamēģināt, kad sāksies nākamais mācību gads, kas varat mēģināt katram skolēnam izveidot savu šo mācīšanās profilu, un pēc tam mēģināt salīdzināt, vai tas saskan to, kā jūs redzat skolēnu. Un tad iedomājieties, ja šādus profilus uztaisa visi priekšmeti skolotāji, katru savu, un pēc tam mēs visus šos profilus varam iedot mākslīgā intelekta rīkam, un mēs jau varam dabūt kaut kādus slēdzienus, kaut kādas idejas, kā šim skolēnam labāk palīdzēt mācīt. Bet, ko es vēl gribu ļoti uzsvērt, un vēlreiz, un to es laikam gribu teikšu katrā reizē, ka mākslīgais intelekts neatstāj pamatprasmes.
Un ja kāds kaut kur saka, ka mākslīgā intelekta laikā nebūs vajadzīgas pamatprasmes, nu, tam es pilnībā nepiekrītu. Un pat ja kaut kur jūs kādas idejas redziet, esiet pret viņiem ļoti, ļoti piesardzīgi. Es teiktu, ka tās ir ļoti bīstamas idejas. Jā, un šeit arī pagājušajā reizē, kad jūs stāstījāt par sevi, tika minēts fakts, ka skolēni neprot izteikt savas domas, par to mēs arī nedaudz parunāsim. Un ja mēs runājam par šīm te pamatprasmēm tādā mākslīgā intelekta kopsakarā, tad ja lasīšana agrāk mums saistījās vairāk ar informācijas uzņemšanu, tad mākslīgā intelekta tā ir datu pārbaude, ja, jo, esam jau pagājušajā runājām, ka mākslīgais intelekts bieži halucinē, ja, un ja tu neproti šo te vizuālu sasīksmi, ja tev nav šīs te pamatinformācijas, tu nekādā veidā nevari pārbaudīt šos te datus. Ja rakstīšana, ja agrāk bija kaligrāfija un stils, un es domāju, ka mazajās klasēs tas ir svarīgi vēl joprojām, jo šī te rakstīšana ar roku, tas ir ne tikai iemācīt bērnam rakstīt, bet tur galvā veidojās dažādas neironu struktūras, kas mums ļauj domāt. Ja? Mākslīgā intelekta laikā šī rakstīšana ir, ka mākslīgais intelekts saprot tikai precīzas komandas, skaidra rakstīšana ir skaidra domāšana. Ja tu gribi uzdot ļoti labu jautājumu mākslīgam intelektam, un mēs šodien runāsim par to, kā to paveikt, tam apakšā ir jābūt skaidrai domāšanai, bez tā nekā nebūs. Rēķināšana, līdzīgi kā rakstīšana, aritmētika galvā tīra, tur atkal ir runas par mūsu neironiem. Es tajā neesmu tik liels speciālists, bet lasīju, ka, šī te rēķināšana viņa atkal tur attīsta dažādas neironu ķēdes, un mākslīgajā intelektā šīs rēķināšana attīstās uz loģiku un datu pratību, ja, spēja novērtīt, ja, loģika spēja saprast, kā darbojas algoritmi, piemēram, spēja saprast, kādēļ manā Facebooka profilā rādās tādi un tādi raksti, vai kādēļ manā TikTok kontā rādās tieši tādi video, kāds man rāda, jo te ir ļoti svarīgi atkal runāt par to, ka šie visi šie sociālie tīkli, un tā skaitā mākslīgais intelekts, viņi ir ieprogrammēti tā, lai tevi piesaistītu, lai tev liktu arvien vairāk viņus izmantot. Un skaidrs, ka gan Facebooka, gan visu mākslīgā intelekta rīku tā pamatdoma, kas viņos ir iešūta, lai īpašnieks varētu kaut ko nopelnīt. Mums liekas, jā, Facebook ir ar brīvu.
Jums viņš ir par brīvu, tāpēc, lai cilvēks, kurš grib, lai viņa saturu tev rādītu, Facebookam maksā. Nu, piemēram, ja es rīkojot mākslīgā intelekta skolu lieku reklāmu, kurā es informēju par šādu skolu, es lieku reklāmu, es norādu auditoriju, kurai es šo reklāmu rādīju un par to maksāju. Un jūs esat spiesti skatīties manu reklāmu, tāpēc, ka es par to maksāju. Tas ir nedaudz par algoritmiem. Jā, par šo mēs pagājušajā runājam, un es šīs te klašu grupas ir tā kā, viņas ir nosastas, ja, bet faktiski, kādai 5. klasei es uzskatu, ka mākslīgo intelektu nevajadzētu integrēt mācību darbā, jo tur ir svarīgi visi šitie lasīšana, rakstīšana, bingošana, rēķināšana, domāšana, sacerējumi, izteikšanās UTT, jo, lai mēs uztaisītu to pamatu, jo mākslīgais intelekts tev kā cilvēkam palīdzēs palielināt to, kas ir tavā galvā. Tad tev galvā ir 10, ar mākslīgā intelekta palīdzību tu vari dabūt 100. Ja tev galvā ir 0, tad 0 reiz 100 ir tā pati apaļā 0. Jā, un kāpēc šis te mākslīgais intelekts nekādā veidā nedarbojas bez pamatprasmēm? Jo, reku šeit mēs redzam, jā, neprecīzi jautājumi, slikta konteksta izpratne, nevaram izvērtēt atbildes, nepareiza informācija, nav radošuma struktūras, jā, un nevaru pielāgot rezultātu, kādu man vajag, jā. Bet, ja mums ir šīs te pamatprasmes, tad jau, kā es teicu, mēs to nosacīto 10 atzīmi galvā varam palielināt līdz 100. Un šeit es gribu teikt, ka šīs te pamatprasmes, jā, ir jautāšanas prasme, kritiskā domāšana, satura izpratne, radošums, digitālā prasība, ētika un atbildība. Šis ir tās, kuram ir jābūt par pamatu. Es teiktu, visas vidusskolas, visas pamatskolas, augstskolas un visas dzīves laikā. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka mākslīgais intelekts neaizstājas cilvēku. Tas pats ir cilvēks, kurš to prot izmantot. Jā, un šeit es arī atradu tādas 4 digitālās labklājības pilāri klasē, ne? Kad mēs mācāmies jau kopš agras bērnības tehnoloģijas izmantot apzināti. Un te es gribētu teikt, ka šī gan ir lieta, kas jau ir, bet mazliet jāsāk no 1. klases, jo, jā, mēs esam skolā mobīlos telefonus aizlieguši, bet mājās vecākiem šie telefoni ir, un vecāki bieži vien, lai tie bērni liktu viņus mierā ar šo telefonu dod.
mums jau faktiski no pirmās klases ir jāmāca šo te, ja es lietoju kādu tehnoloģiju, tad kāpēc un ar kādu mērķi, ja? Jā, un otrais, tas jau ir jau nedaudz vecākiem skolēniem, kad mums ir, kad tas, ko es stāstīju, ka mums ir jāmēģina saprast, ko šie algoritmi, kas dažādām tehnoloģijām ir apakšā, ko viņi no manis grib, jo tas teiciens, ka pasaulē nav nekas velti, ir diezgan patiesi, jo jebkuru video, kuru tu skaties tai pašā TikTokā, tur ir šis te satura veidotājs, kurš grib, lai tu viņu skaties, uzliec patīk, un lai viņš sasniedz augstākus rezultātus, un pēc tam, lai viņš nopelnītu atkal to pašu naudu. Un jā, un nākamais, man liekas, ka atkal es vēl ar vienu brīnos, kādēļ mūsdienās nav katru dienu visām klasēm šī te izkultūra vai kaut kādas fizikas. Es domāju, ka skolām ir ļoti daudz jādomā to, lai skolā katru dienu par stundām būtu fiziskās aktivitātes. Atceroties savu skolas laiku, mums bija jāstaigā pa gaitni uz riņķi. Mēs vismaz staigājām, bet, jautājums, ko jūsu skolēni, es pabrīžos, ka kāds mazaniem ir aizvīgi šī te atpūta, ko viņi dara? Jā, un tā, es saskatā šī te digitālā pašregulācija, jā, spēja pašiem regulēt savu datoru laiku, un viņa neizveidosies pats par sevi, viņa jāveido. Un šeit nākamajā slaidā ir dažas lietas, ko var darīt, lai šie iepriekš manis minētie pilāri taptu par realitāti. Viena lieta, man liekas, ko varēja pašā mazākajās klasēs ieviest šo te ekrāna laika žurnālu, kad es apzināti, es atceros, ka es skolas laikā man bija jāvēro dabas apstākļi, jāpieraksta kāds laiks, kāda temperatūra. Es pieņemu, ka to dara arī tagad, bet tagad būtu, jau pamatskolā būtu labi, ka skolēni ieviet šo te ekrāna laika žurnālu, un ka viņi paši fiksē, cik viņi ilgi. Jo tā galvenā problēma, kas ir arī man, un domāju, ka arī kādam no jums, ka mēs pat nefiksējam, cik mēs ilgi pie šīm tehnoloģijām pavadam laiku, un patiesībā cik daudz laika mēs esam šajā digitālajā vidē. Zinu, ka arī skolas izmanto eksperiments ar tehnoloģiju līdzienām. Domāju, ka arī var klase veidot dažādas interesantas akcijas, ka mēs vienu nedēļu neizmantojam telefonu vai kaut kāds savādāk. Un jā, un tas pēdējais ir šī te dizaina domāšana par savu telefona lietošanu. Ja skolēni, kā skolēni rada ideālās attiecības ar tehnoloģijām. Kad es lietoju, kāpēc es lietoju, jo
šeit ir, man liekas, kur skolas daudz ko var darīt, veidot šo te tehnoloģiju lietošanas apzinātību. Tā, jā, un tālāk jau mēs pievērsīsimies par to, kā mēs varam reāli radīt labu saturu ar mākslīgo intelektu, un vienlaicīgi mēs arī ķersimies klāt pie sokrātiskajiem vaicājumiem, kas tie tādi ir. Mēs par to parunāsim turpinājumā.